Kas nesa Latvijas karogu Sočos, ar ko nozīmīga Latvijā bija zaļā vārna 20. gadsimta 30. gados? Uz šiem un vēl citiem jautājumiem atbildes meklēja 12 komandas valsts ģimnāziju erudīcijas konkursā, ko jau 4. reizi organizē Siguldas valsts ģimnāzija. Valsts ģimnāzijās mācās ļoti erudīti skolēni, un viņiem ļoti patīk šādi konkursi, kuros viņi var parādīt savas zināšanas, savu redzesloku, un tas arī mudina veidot šādus konkursus, jo, kā jūs jau redzat, viņi katru gadu ikgadēji ir ļoti kupli apmeklēti. Siguldas valsts ģimnāzija konkursam gatavojas ļoti nopietni. Viņi nevien organizē tā norisi, bet arī paši rūpīgi izvēlas tos skolēnus, kuri konkursā pārstāvēs skolas godu. Siguldas ģimnāzija ļoti nopietni pieiet šim te konkursam. Mēs organizējam veselas 3 atlases kārtas. Sākumā skolēni paši piesakās tajās nozarēs, virzienos, kuri viņiem ir it kā vistuvākie un kur viņu zināšanas ir visplašākās. Un tad, apkopojot labākos, mēs veidojam vēl vairākas kārtas, kurās atlasam jau kopējo erudīciju, skatāmies kopējo. Un tādēļ arī mūsu komanda tā ļoti nopietni gatavojas visām kārtām, un viņi ļoti daudz paši lasa, arī skolotāji viņus konsultē. Bet, protams, mēs jautājumus priekšā nesakam. Konkursa tēma šoreiz veltīta Eiropas kultūrvēsturiskajam mantojumam. Savas prasmes pārbaudīt bija ieradušies skolēni pat no Liepājas. Viņi konkursā piedalās jau 2. reizi. Skolāniem ir spēja paskatīties uz sevi no malas citu vienaudžu vidū. Skolāni iemācās neapšaubāmi ļoti daudz sev, un gan prasmi strādāt komandā, gan iegūst dažādas zināšanas, jo šis konkurss siguldiešiem, mēs gribam teikt, ļoti lielu paldies, ir ļoti labā līmenī un kvalitīvi organizēts. Lai gan skolēni arī ārpus stundām papildus gatavojās konkursam, galvenais nav uzvarēt, bet gan piedalīties. Man liekas, ka erudīta konkursa ieguvums numur 1 ir, tu izej no jebkura šī konkursa gudrāks nekā ienāc, jo nezināt nav kauns, bet negribēt zināt ir kauns. Man šobrīd liekas, ka veiksme, intuīcija un tad prāts. Jā. Šodien man tāda sajūta rodas, ka viss kopā, visi šie 3 atslēgas vārdi. Skolēni atzīst, ka piedalīties šādos konkursos viņus mudina zinātkāre un jaunu iespaidu gūšana. Tā iespējams paplašināt arī savu zināšanu loku. Mums šķiet, ka ir svarīgi domāt par savu kultūru, runāt par to un interesanti piedalīties. Jā, man liekas, ka tādā veidā mēs arī pārbaudām paši kaut kādā veidā savas zināšanas, un tas veicina vēl lielāku interesi par kaut kādām lietām, jo arī tagad mēs redzam, šito es nezinu, tad to es tagad pamācīšos, paskatīšos, painteresēšos. Man liekas, tas ir arī interesanti vienkārši pašiem. Skolēni atzīst, ka konkurss ir ļoti interesants. Lai gan daži jautājumi bijuši piņķerīgāki, tomēr kopumā Ameriku no jauna atklāt nav vajadzējis. Šogad piedalos 1. gadu, jo iepriekš bija par jaunu, lai piedalītos. Un saskatu, ka jautājumi ir atbilstoši konkursam. Mums šķiet, ka nepārāk labi gāja ar mākslas darbu savienošanu ar autoriem. Bet tā, tad jau redzēs. Mums tikko bija jautājums, ar ko Latvijas kultūrā 20. gadsimta 30. gados bija nozīmīga zaļā vārna. Un mums tiešām nebija nejausmas, bet beigās mēs izspriedām diezgan patiesi, ka tas bija laikraksts. Pilnīgi ne no kā, un tas, man liekas, bija visinteresantākais un spilgtākais, kas mums paliks no šodienas atmiņā. Erudīcijas konkursu organizēšanā iesaistās nevien Siguldas valsts ģimnāzija, bet arī novada dome un vietējie uzņēmēji. Šeit viennozīmīgi ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu atbalsts, lai būtu pašvaldības atbalsts, lai būtu sponsoru atbalsts. Un es domāju, ka mūsu pilsēta tiešām tajā ziņā mēs varam būt lepni, ka pašvaldība, protams, atbalsta šādu pasākumu, bet šī pasākuma atbalstīšanā ar katru gadu iesaistās arvien vairāk Siguldas uzņēmēji. Līdz ar to tā kļūst ne tikai par ģimnāzijas lietu, bet tā jau ir gandrīz vai tāda kopīgā pilsētas lieta. Šogad erudītiem bija sarūpētas ekstrēmas balvas – lēciens ar gumiju, brauciens ar Vučko pa bobsleja trasi, aerodium lidojums, balvas no Mežakaķa un dāvanu kartes no SEB un Svetbankām.